Ekonomikas ministrijas sēžu zālē, kura šodien valdīja neierasts augstums, tikpat augstas bija arī sarunas par Latvijas pozīciju Lisabonas stratēģijā 2014. un 2020. gadam. No tā, kādas un cik pamatotas būs Latvijas prioritātes, būs atkarīgs Eiropas piešķirtās naudas daudzums nākamajam finansēšanas periodam. Klātesošie atzina, ka grūti domāt par tik tālu nākotni, ja neesam spējīgi atrisināt pašreizējās ekonomikas grūtības. Turpina Kristaps Petersons. Lisabonas stratēģija, jeb dokuments par izaugsmi un nodarbinātību, ir pamats, uz kā Eiropas komisija piešķirs finansējumu nākamam plānošanas periodam. Tas sāks 2014. gadā, un Brisele jau tagad dalību valstis aicina par to aktīvi diskutēt un arī prognozēt. Latvija, kā vienmēr, ir pirmrindnieks un sāk šo diskusiju ļoti āgri. Mēs varētu aizsūtīt savu viedokli kā konsultācijas dokumentam caur vēstuli, ko paraksta Lisabonas koordinators, tātad ekonomikas ministrs. Un šī pozīcija ir vajadzīga uz oficiālo dokumentu, jo šis vēl nav oficiāls, tas ir tikai konsultatīvs. Pastāv bažas, ka Latvija būs savu viedokli nosūtījusi laikus, taču, kad visas pārējās dalību valstis būs izteikušās kaut ko mainīt savās prioritātēs, mums būs jau sarežģītāk. Taču arī uzņēmēju pārstāvji norāda, ka šāda ilgtermiņa plānošana ir ļoti vajadzīga. Ja mēs gribam saprast, ko mēs darīsim un kā mēs virzīsim savas valsts attīstību, mums jāspēj domāt šajās kategorijās. Mums nav izvēles. Jūsuprāt, ir iespējams konsensus šajā mirklī par tādu laika periodu? Es domāju, ka konsensus ir iespējams tāpēc, ka mēs tiešām līdz galam neaptveram, kā tas būs. Prakse gan pierāda pretējo. Ministrijas ne vietējā, ne Eiropas līmeņa pozīcijas formulēšanā līdz šim nav parādījušas izcils vienotības piemērus. Kā pasakā, kur katrs dzīvnieks uz savu pusi vilka vezumu, Latvija ir uzvedusies kopš iestājās Eiropas Savienībā. Kāpēc tas tā ir? Atbilde ir gaužām vienkārši. Mums nekad nav bijuši savu nacionālo mērķu un prioritātes. Un pēc šīs dienas diskusijas ir vairāk vai mazāk skaidrs, ka tāda netaps tuvākajā laikā. Kristaps Petersons, Walters Blūms, Latvijas televīzija.